cilvēku. Par to ziņu turpinājumā. Būvnieki Rīgas pilī šodien sāka pagaidu jumta izbūvi. Tas gan nenozīmē, ka Rīgas pils apsaimniekotāji var atvieglot nopūsties. Pagaidu jumts ziemu var arī nepārciest. Bija jāpieiet te pusotram mēnesim, lai beidzot sākt būvēt pils svētku zāles pagaidu jumta konstrukciju. Mūsu rīcībā gan nonākuši ziņas, ka ar vienu nav panākt vienošanās par pils sanākās, jeb Kasteles daļas jumta izbūvi. To apstiprina gan būvnieki, gan nekustamo īpašumu aģentūras speciālisti. Svētku zāles pagaidu jumta konstrukcija būšot pabeigta jau trešdien. Par Kasteles daļu skaidrības nav joprojām. Mēs vēl skatāmies uz detaļām, kas attiecās tieši par kaut kādiem konkrētiem procesiem, kas ir izbūve, jumta, šo izdeģu demontāža, lai tas būtu droši, lai arī šie pašie eksperti varētu droši atrasties tajā laikā un tiktu ievērotas arī viņu prasības, no kuras vietas sāktos šie darbi un kā to labāk veikt. Nekustamo īpašumu aģentūra gan sola, ka jau augusta vidū arī Kasteles daļa būs pasargāta no nokrišņiem. Kamēr pagaidu jumts vēl nav izbūvēts, jau radušās bažas par tā izturību. Šīs konstrukcijas neesot paredzētas ziemas apstākļiem. Esot vēl viena problēma, kamēr pils sedz pagaidu konstrukcija, ir teju neiespējami pieslēgt ēkai apkuri, līdz ar to telpās varētu izplatīties pelējums. Šīs ir pagaidu jumta konstrukcijas, kuras varētu nedaudz izturēt arī ziemas periodā, bet ne lielas sniega slodzes. Tāpēc mēs ceram, ka jautājums arī ar īstā jumta projektu tiks atrisināts pēc iespējas ātrāk. Lai pilnībā uzbūvētu īsto jumtu, būvniekiem būtu nepieciešami 2 līdz 3 mēneši. Darbs tuvākajā laikā netiks uzsākts, jo ar vienu nav apstiprināts jumta izbūves projekts. Es pieļauju, ka šīs nedēļas laikā arī uzreiz mēs sāksim runāt ar projektētājiem. Projektētāji mums ir devuši savas provizoriskās izmaksas un veicamo darbu sarakstu. Tātad es pieļauju, ka tā būs saruna procedūra. Projekta izstrāde varētu aizņemt vēl 2 līdz 3 mēnešus. Tas nozīmē, ka pat pēc labākā scenārija īsto jumtu varētu uzlikt decembrī vai janvārī, kad neapkurinātajās pils telpās jau varētu atrasties sniega kaudzes. Laura Pavlovska, Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas. Valdībā šodien daudz diskutēja par sportu. Izglītības ministrija pieprasījusi papildus naudu sportu.